Laikā, kad Raiņa māja Berkenelē svin radošās sezonas noslēgumu, notiek tradicionālā eseju konkursa Sudrabācis noslēguma pasākums. Šogad savu dalību konkursam pieteica 38 skolēni no Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada Vaboles, Špoģu, Tabores un Kalkūnes pagasta. Konkursa nosaukums aizņemts no Raiņa aforisma, kurš aicina paraudzīties uz pasauli citādi – sudrabācīm. Mēs ļoti priecājamies, ka konkurss notiek jau 6. reizi pēc kārtas, un ja pirmajā gadā bija tikai apmēram 14 dalībnieku, tad šogad jau ir 38. Un tāpēc var droši teikt, ka mums krīze nav skārusi. Ja citiem varbūt uz konkursiem bērni nebrauc, neraksta, tad pie mums tieši otrādi, vairāk un vairāk. Eseju konkursa Sudrabācis dalībnieku uzdevums ir bijis uzrakstīt eseju par Berkeneles apkārtnē izvietojumiem mākslas objektiem un kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, kas pilnveido Berkeneles kultūrvēsturisko vidi. Konkursa kompetentā žūrija skolēnu iesniegtās esejas vērtē gan pēc satura, gan pēc stila un izkārtojuma, gan arī izvērtējot eseju leksiku, gramatiku un, protams, originalitāti. Ar konkursa uzdevumu visi skolēni veiksmīgi tika galā, taču par konkursa laureātiem kļuva Viktorija Veselovska no Eglainas pagasta un Ilze Skrinda no Vaboles pagasta. Mēs jau piedalāmies 2. gadu, mēs jau bijām aizpērni. Tā, ka tāds konkurss ir, tā, ka tomēr Eglaine arī ir viena no Raiņa zemes vietām, jo mums ir Mēnesis meitiņas skāps. Mēs ļoti regulāri ejam, gandrīz katru gadu dzejas dienās, rakstām paši dzejoļus, skaitām Raiņa dzejoļus, tos, kas veltīti Mēnesis meitiņai, un arī tos, ko bērni sacer, arī šogad mēs bijām, un tā mēs nolēmām piedalīties, jo meitenes bija ar mieru, mēs rakstījām visa klase, un tie labākie, tie tur brauc. Vienkārši bija pagājuši gadu arī rakstīts, un bija diezgan interesants. Es domāju, kāpēc arī ne šogad, un arī rakstīšu šoreiz. Dažreiz ir tā, ka nemanot pašas domas atnāk, un tad tās ir jāuzraksta. Vai viegli salikt pēc tam uz papīra? Diezgan, jā. Viskuplākais dalībnieku skaits ar 18 iesniegtām esejām atbrauca no Špoģu vidusskolas kopā ar skolotāju Aloīdu Suveizdu. Rakstīja 8. 12. klases, līdz ar to tā kā mums skolēnu ir daudz, un skolēni ir aktīvi un radoši, un līdz ar to arī piedalījās. Vai var teikt, ka Rainis ir mīļākais viņu dzejnieks, rakstnieks? Nezinu, vai ir mīļākais, bet mēs tā mēģinām, ja ir kādi konkursi, un ja skolēni ir radoši, un viņi tiešām tādi ir, tad arī piedalās. Un ir iespējas atbraukt un apskatīties, un vienmēr tas tā ļoti patīkami. Vai viņi paši piedomā pie tā, par ko viņi raksties, vai tomēr atnāk pie skolotājas, kopā tas tiek izdomāts? Noteikti viņu pašu ideja, viņu pašu darbiņš, un tad skolotāja skatās un izvērtē un kaut ko tur iesaka, bet pamatā, jo, protams, ir viņu gan pašu darbs, gan idejas, gan viņu skolēnu darbi. Konkursa dalībniekiem kā pateicība par dalību konkursā tika pasniegta simboliskā Sudrabācis – palielināmā lupa, kas caur savu prizmu ļaus saskatīt to, kas dažreiz vienkāršam acum uzmetumam ir nesaredzams. Berkeneles aura ir vislielākā vērtība, ko var sajust atbraucot ciemos pie Raiņa. Katram no mums ir savas Sudrabācis, kas ir tikai jāatver, lai ieraudzītu.